Sveicu jūs Neiro uztura podkāstā. Šodien mēs runāsim par mazo, bet vareno uztura spēka staciju, par riekstiem. Tie bieži tiek uzskatīti par uzkodu, bet patiesībā tie ir daudz kas vairāk. Rieksti ir pilni ar uzturvielām, kas ir būtiskas gan mūsu ķermenim, gan mūsu prātām. Rieksti ir lielisks vērtīgu tauku avots, ieskaitot omega-3 taukskābes, par kuram mēs jau runājam pirmajā epizodē. Šīs taukskābes ir īpaši svarīgas smadzeņu veselībai, palīdzot uzlabot kognitīvas funkcijas un garastāvokli. Turklāt rieksti satur daudz šķiedrvielu, kas ir svarīgas veselīgai gremošanai un var palīdzēt uzturēt stabilu cukura līmeni asinīs. Rieksti ir arī bagāti ar vitamīniem un minerālvielām, piemēram, ar E-vitamīnu, magniju un cinku. E-vitamīns ir antioksidants, kas aizsargā šūnas no bojājumiem. Magnijs ir svarīgs nervu sistēmas darbībai, un cinks ir būtisks imūnsistēmai. Bet tagad par neirogastronomiju. Šajā kontekstā rieksti ir īpaši vērtīgi, jo tie atbalsta gan smadzeņu veselību, gan veselīgu uzturu kopumā. To kombinācija ar citiem produktiem var radīt sinerģētisku efektu, uzlabot gan fizisko, gan garīgo labsajūtu. Piemēram, riekstu pievienošana salātiem var palielināt šķiedrvielu un veselīgu tauku saturu, padarot maltīti sātīgāku un barojošāku. Ir daudz dažādu riekstu veidu, un katram ir savas īpašības. Parunāsim par valriekstiem. Tas ir lielisks omega-3 taukskābju avots, kas labvēlīgi ietekmē jūsu smadzenes. Mandeles. Mandeles ir bagātas ar E-vitamīnu un kalciju, kas ir svarīgs kaulu veselībai. Indijas rieksti satur daudz magnija un cinka, kas atbalsta nervu un imūnsistēmu. Lazdu rieksti. Tas ir labs E-vitamīna un folātu avots, kas svarīgs šūnu augšanai. Brazīlijas rieksti bagāti ar selēnu, kas ir spēcīgs antioksidants. Bet kā mēs varam iekļaut riekstus savā uzturā, lai tas būtu arī garšīgi? Riekstus mēs varam ēst kā uzkodu, pievienot salātiem, jogurtiem, putrām un izmantot ēdienā dekorēšanai. Svarīgi ir atcerēties, ka rieksti ir kalorijām bagāti, tāpēc tie jālieto mērenos daudzumos. Pastāv daži mīti par riekstiem, piemēram, ka tie ir pārāk trekni un veicina svara pieaugumu. Tomēr pētījumi liecina, ka riekstu lietošana mērenos daudzumos var pat palīdzēt kontrolēt svaru, jo tie rada sātas sajūtu un palīdz samazināt citu mazāk veselīgu uzkodu patēriņu. Kā mēs varam iekļaut riekstus savā uzturā? Šodien mēs turpinām pētīt šo riekstu brīnumaino pasauli. Mēs jau zinām, cik tie ir vērtīgi mūsu prātam un ķermenim, bet tagad parunāsim par to, kā tos gudri iekļaut savā uzturā. Ir daudz veselīgu veidu, kā baudīt riekstus. Piemēram, salātiem. Es jums iesaku, pievienojiet riekstus salātiem un, lai būtu neliels kraukšķīgums un garša, kā arī veselīgi tauki, tas ir lielisks veids, kā padarīt salātus sātīgākus, barojošākus ar omega-3 taukskābēm un, protams, arī garšīgākus. Rieksti var būt arī kā veselīgs našķis. Ja gribat kaut ko uzkost, skatoties televizoru vakarā, paņemiet sauju dažādu riekstu, burtiski pa 1-2 riekstiņiem un sēklām no dažāda sortimenta. Un
Ēdiet tos lēnām, izbaudot katru kumusu. Un tas palīdzēs jums apmierināt vēlmi pēc citiem našķiem, kur jūs varat uzņemt daudz vairāk kaloriju. Jūs varat pievienot riekstus arī putrām vai arī jogurtiem, arī mjūslī. Pievienojat riekstus, lai iegūtu papildus šķiedrvielas un arī veselīgus taukus. Un tad jūsu brokastīs, piemēram, mjūsli ar jogurtu vai kaut kāda putra, kur ir pievienoti rieksti, būs sātīgāka un vairākas stundas jums negribēsies ēst. Bet ko mums nevajadzētu darīt ar riekstiem? Es vienmēr iesaku izvairīties no riekstu cepšanas. Protams, to var darīt tikai izņēmumu gadījumā, ja jūs gribat salātiem piešķirt kaut kādu īpašu garšu un jūs gribat apcept riekstus, piemēram, ar nelielu daudzumu čilī, bet tas viss ir tikai izņēmumu gadījumā, jo, saprotiet, augsta temperatūra var samazināt riekstu uzturvērtību. Un tas attiecas īpaši uz taukskābēm, jo rieksti satur omega-3 un citas polinepiesātinātās taukskābes, kas saskarsmē ar augstu temperatūru un skābekli oksidējas. Un iznāk, kā ķīmiski tas jau pavisam cits produkts, kas mums ne tikai nav vajadzīgs, bet arī kaitīgs. Tāpat es iesaku ierobežot riekstu lietošanu ar mēdu vai citiem saldinātājiem, jo, kā mēs tur neskatītos uz medu, tomēr pēc savas būtības tas ir tas pats, kas cukurs. Atcerieties, ka rieksti ir kalorijām bagāti, tāpēc ir svarīgi tos lietot diezgan mērenā daudzumā. Un noslēgumā varu jums pateikt, ka rieksti, protams, ir vērtīgs papildinājums jebkuram uzturam. Tiem jābūt mūsu uzturā katru dienu, kaut pavisam mazliet. Rieksti ne tikai garšo lieliski, bet arī sniedz daudz ieguvumu jūsu mentālajai veselībai, atbalstot gan visu mūsu ķermeni, gan arī mūsu prātu. Atcerieties, ka rieksti ir jāiekļauj sava ikdienas uzturā un izbaudiet to spēku.